Gundars Elstiņš dzīvo Jaunpagastā un audzē kartupeļus. Čomam ir zemgalē, viņam tur tie kartupeļu lauki ir, ja, nu, es viņam pasaku 15 hektāri. Ja. Nu, tas tāds piemājas dārs. Piemājas dārs viņš ar saviem 60 hektāriem tur un tā tālāk. Klāvs vēstulē akcijai Pieslēdzies Latvija raksta, ka Gundars ražas novākšanas laikā apkārtējo māju iedzīvotājiem ļauj par velti salasīt kartupeļus arī saviem krājumiem. Dodamies apskatīt kādu no Gundara 15 hektārus plašajiem kartupeļu laukiem. Gundars stāsta, ka kartupeļus vienā laukā ilgi audzēt nedrīkst, jāļauj zemē atpūsties. Tāpēc laiku pa laikam mainoties zemes gabaliem ar kaimiņu. Šajā tīrumā iestādītas 2 kartupeļu šķirnes, viena no tām Vineta, šobrīd Latvijā vispieprasītākā. Lūdzu Gundaram, lai ļauj arī man izmēģināt ecēšanu. Izrādās, tas nemaz nav sarežģīti. Nu kā? Nu, bija labi, bet nu kā sanāk? Kā sanāca? Nu normāli, kas tur var nesanāk, tur tikai ir jābrauc. Neizārdīt? Nē, te nav ko izārdīt. Vat, kad būtu vagoši, tad ir jāskatās. Tad būtu izārdīt. Nē, tad arī nebūtu izārdīts. Galvenais ir, ka pa vagām notrāpīt. Iespējams, Gundars ir vienīgais kartupeļu audzētājs Latvijā, kas ražas novākšanu sagaida ar salūtu. Parasti, kad ir kartupeļu ņemšana, tad ir svētku pirmā diena. Tad ar raķetēm ir, jā. Ar raķetēm? Ar raķetēm mēs pagājuši gadu beidzām šo lauku, ne otru lauku, nu diezgan pavēl, bet tad bija raķetes. Tad gāja ar raķetēm, bijām tā piegriezušies, jo raža bija nenormāla. Es negribu lielīties, bet šeit bija kartupeļi, kas deva 600 centners no hektāra. Tas ir nenormāli, ja. Mēs nezinājām, kur likt, pabraucam tur papakaļ ar kombainu piekabe pilna, ja. Nu nav kur likt, ja. Tad ir vēl tāds interesants moments, nu, redzat, te ir jaunās mājas, ja. Jā. Viņi visi rīvē rokas, ja, teiksim, nu, priekš kā mums pašiem audzēt kartupeļi, ka te ir kartupeļi. Kā jūs tiekat ar zagļiem? Tur ir tas interesantākais. Tur ir cits insekticīds, ja. Nē, te ir tā. Pats esmu mednieks, ja. Un visi to zina, ar to arī pietiek, vai ne? Nē, ar to nepietiek. Ir tā, kad es arī vakaros atbraucu, ja, ar lukturiem. Nu, pāršreiz izšauju ar pīļu skrotīm, ja. Nu, un tad tās, teiksim, tās valodas aiziet tik tālu jau, un ka te, nu, principā, ka te notiek drausmu lietas, ja. Un, teiksim, no visa tā lielā lauka, ja, nu, man bija izrakts no apmēram, nu, tāds 2 kvadrātmetru pleķīts. Klāvs vēstulē raksta, ka Gundaram saimniecībā noderētu dators, jo ar tā palīdzību varētu atrast jaunus pircējus, iegūt informāciju par šķirnēm un piedalīties Eiropas Savienības projektos. Es esmu apguvis, kā braukt ar traktoru. Tad šo to es uzzināju jaunu par kartupeļiem, to audzēšanu. Sapratis, ka tas nav tik vienkārši iemeti kartupeļu zemē un gatavs. Nu, ir pienākusi kārta arī man kaut ko jums parādīt. Vispirms izveidojam Gundaram elektronisko pastu un kopīgiem spēkiem uzrakstam man vēstuli. Nu, ko mēs? Zveja. Jā, zveja. Zveja. Tad ir... Te jau atliek vienoties par datumu un vietu tikai vēstules tekstā. Nu jā, nu tieši tā. Baigās karpas ņem. Uzrakstam tad. Jā. Kad esam vienojušies par copes lietām, atveram Google lapu, lai iemācītos meklēt informāciju. Ierakstam. Kartupeļu biezenis. Biezenis nevajag. Viņš jau rāda priekšā kaut ko, ja, pankūkas. Viņam jau ir aizdoma, ko mēs varētu meklēt. Pirmais, ko viņš iesaka, kartupeļu pankūkas. Nu, tas ir gala rezultāts, bet līdz tam vēl jānonāk. Līdz tā vajag kaut ko. Te ir tikai klimpas un salāti. Kartupeļu šķirnes. Un... Nu, lūk, viņš izdod mums sarakstu ar tām mājaslapām, vietām, kur ir aprakstīts. Un arī īsts tekstiņš no tās pašas mājaslapas, lai mēs saprotam arī to kontekstu, kādā ir izmantot šis vārdu salikums kartupeļu šķirnes. Atrodam lapu Eiropa teitos un uzzinām, ka citvietā Eiropā ēd pavisam citas kartupeļu šķirnes nekā Latvijā. Arī pie mums iecienītā Vineta šeit nav atrodama. Parādu Gundaram arī pašmācības datorskolu mācies pats. Un pēc tam jau es tā lēnā garā, visu uzreiz nevajag sasteigt, galva ir maza, ja, teiksim, tāds smadzenītes, cik tad tās daļas tikai strādā, ja, viņi nevajag pārslogot. Ja būs interese vēl par kādām ar datoru saistītām lietām, tad rīkā mācies pats, nav tikai apraksts par e-pastu. Tur ir daudz informācijas gan par internetu, gan par blogošanu tā saucamo.
par ļoti dažādām tēmām. Jā. Un galu galā jūs varat arī man uzrakstīt e-pastu. E-pasti tiešām un pajautāt, vai ne? Savukārt es tagad zināšu, kam rakstīt vēstules ar jautājumiem par kartupeļu audzēšanu. Un tas īstenībā arī bija tas mērķis, kāpēc es braucu pie jums šodien.